Mani sauc Agnese Blaua, un es pārstāvu Bolderājas literāro biedrību Abra. Un es jums vēlos nolasīt Ingas Cipes Ziemassvētku pasaku Pārsliņa. Pa gaisu lidoja simtiem pārsliņu. Tās čivināja, griezās dejā un draiskojās savā starpā uz nebēdu. Viss jau būtu jauki, ja vien katras pārsliņas sapnis nebūtu nokļūt tur lejā, paskatīties, kā cilvēki dzīvo. Vēlēšanās bija tik liela, ka pārsliņas sadavās rokās, salipa kopā un strauji krita lejā, līdz kļuva par sniegu. Neviens tās nepamanīja, tikai teica, re, kāds balts, pūkains sniedziņš. Bet es negribu būt par sniegu, es gribu būt pārsliņa. Es gribu, lai redz manu kleitiņu ar kroķītēm un bantītēm, lai redz, kā es virpuļoju. Tad drosmīgā pārsliņa nolēma, es lidošu viena. Sirds iepukstējās, tā sagriezās dejā, līdz lejā bija. Pārsliņa nokrita uz kādas palodzes. Sākumā nekas neliecināja par interesanto cilvēku pasauli. Tur bija tumšs un augsts, un jau 3. dienu tā lūkojās, kā istabā rotaļājas meitene ar kaķi. Pūkainais runcis vairākas reizes apciemoja palodzi, bet pārsliņa viņam neinteresēja. Pūta stiprs vējš, un viņa tikko noturējās pie loga rūts. Tuk, tuk, tā izmisīgi centās pieklauvēt ar sīkajiem pirksteļiem. Ej, paskaties uz mani, sauc pārsliņa, bet pelēkais runcis tikai pacēla galvu un nomurrāja. Nedzird. Kāpēc cilvēki nedzird? It kā manis nemaz te nebūtu. Es jau taisījos lidot prom, bet te pēkšņi ieraudzīju meiteni. Viņa uzsmaidīja, pielika plaukstu pie loga un teica, cik tu esi skaista. Manas sirds uzsmaidīja viņai pretī. Tik laimīga es vēl nekad nebiju bijusi, un no šīs siltuma mana pārsliņas sirds izkusa. Tā tas ir vēl šodien. Sniegpārsliņas siltā plaukstā izkūst, bet viņas zina, ka ir vērts dzīvot kaut šo īso mirkli, lai iepriecinātu tevi.